Lai kurā zemes daļā tu nonāktu, piemini Latviju. Nekad un nekur savā dzīvē tu nedzirdēsi skaistāka vārda par šo. Tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt šo valsti, kas šo vārdu nes. Ja esi tēvs, paud to saviem bērniem. Ja esi māte, dziedi par viņu pie savu bērnu un mazbērnu šūpuļiem. Bet ja esi bērns, kas dzimst rindā, nerimsti taujāt par šo zemi savus vecākus. Latvija, lai tavās domās un iedomās, ir kā tāla, brīnišķīga sala pasaules jūrās, uz kur vienmēr jāstāv vērstam tavam skatam. Nakts vai diena, vakars vai rīts, piemini viņu. Iemīli ar vien dedzīgāk. Atceries tikai. Vai vēl citur atradīsi tādu pavasari, kur saulētāk vēlo baltās bērzu birzas pumpuros? Kur vēl citur tie plaukstot tā smaržo? Gada laikiem nākot un ejot, piemini Latviju. Ar šiem vārdiem sasveicinies ar tiem, atvadies, tiekoties ar tautiešiem, jebkurā pasaules daļā. Turi Latviju dziļi ieslēgt savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko nedrīkst pazaudēt. Jo zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. Labvakar, cienījamās dāmas, godātie kungi. Esiet sveicināti Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgajā pasākumā. Un šodien svinīgajā sarīkojumā ar mums arī ir viesi. Un sāksim ar viesiem. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Elicevičs. Latvijas Pareizticīgās baznīcas Daugavpils un Reizeknes bīskapa Aleksandra sekretārs. Daugavpils Svētā Pētera ķēdes draudzes prāvests un Daugavpils dekanāta dekāns Mārtiņš Klušs. Laucisas Svēto Pētera un Pāvila draudzes prāvests Rolands Šakals. Un Daugavpils Jaunbūves draudzes mācītājs Georgijs Zamarājiems. Bet tagad svinīgai svētku uzrunai aicinu Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu. Labvakar, cienījamās dāmas un godātie kungi. Novembra mēnesis atnāk kā īpašs notikums Latvijas dzīvē. Ikdienas darbu un rūpju līmenī ienāk valsts svētki, Lāčplēša diena un Latvijas proklamēšanas gada diena. Šo svētku tradīcija satuvina dažādu tautību un uzskatu cilvēkus un veido mūsu kopīgo sapratni par zemi, kurā dzīvojam Latviju. Ir pagājis vēl viens gads mūsu Latvijas pastāvēšanas vēsturē. Varam atskatīties uz mūsu novada, valsts un arī pasaules mēroga notikumiem. Jau te jau 2 gadus sadzīvojam ar to, ka gandrīz kaimiņos turpinās karš. Nesen izskanēja brīdinājums, ka lielais austrumu kaimiņš ar Ukrainas postīšanu neapmierināsies. Baltijas valstu neatkarība joprojām tam nav pieņemama. Arī oktobra vidū saņemtie draudi par iespējamo skolu un bērnu dārzu spicināšanu sabiedrībā radīja satraukumu un stresu. Vienlaikus sācies nežēlīgs konflikts tuvajos austrumos. Kā saglabāt mieru, cerību un ticību labajam šajā sarežģītajā laikā, kad arī dabā ikdienu gaisma cīnās ar tumsu? Ar vispārējām runām par cilvēkmīlestību un brālību, ar skaistiem saukļiem par mieru un pret karu nevar iznīdēt absolūto ļaunumu. Ļaunums ir draudīgs, daudzveidīgs, atbaidošs un fanātisks. Tas ir iznīcība un nāvi. Tikmēr gaismas pusē ir daudz spēcīgāki sabiedrotie mērķu skaidrība, legitimitāte un taisnīgums, aizsargāt savu tautu un valsti. Ar ļaunumu nav iespējams vienoties, ar to neko nevar sarunāt. Tam pretī ir jāliek tikai spēks un apņēmība un, diemžēl, jāziedo dzīvības. Tāda ir brīvības augstā cena. Vai mūžīga ir mūsu pateicība katram, kurš atdevis savu dzīvību par Latviju? Vai mēs varam lepoties ar saviem līdzcilvēkiem,
kas brīvprātīgi iesaistās gan zemesardzē, gan Latvijas armijas obligātajā dienestā. Un vēl mums šodien ir vajadzīgi stipri un patiesi vārdi, kur ietiecas mūsu apziņā, kur mīt neiznīdējama ticība, cerība un mīlestība, jo kā gan citādi labais spētu uzvarēt. Varbūt vajag apkāpties nedaudz, lai varētu ieraudzīt notiekošo lielu attēlu, lai spētu noteikt prioritāti tam, kas šobrīd patiešām ir vissvarīgākais. Izrādīsim pateicību visam, ar ko sastopamies un kas mūs māca. Turēsim savu sirdi atvērtu visam, kas notiek tieši tagad. Sapratīsim, ka kaut kas jādara, lai justos droši savā ikdienas vidē. Nesamierināsimies ar notikumu ritēšanu savā gaitā, kā arī ar cilvēkiem, kuri pārāk daudz pārkāpt robežas. Mēs esam ļoti dažādi, un tas ir labi. Visi arī nekad nebūs patrioti, taču mūs vieno Latvija. Katrs no mums vēlas darīt sev tīkamu, labi atalgotu darbu, ikdienā rūpēties par saviem tuviniekiem un dzīvot ar pārliecību par rītdienu stabilā un drošā valstī. Viena no Augstdaugavas novada pašvaldības svarīgākajām lietām ir rūpēties par saviem iedzīvotājiem, piedāvājot viņiem atbalstu un iespējas. Veidojot cilvēkiem pieejamu stabilu dzīves vidi, mēs spēsim pastāvēt un attīstīties. Rainis ir teicis, paspēlēs, kas pārvērtīsies. Jā, lai tiktu līdzi nepārtraukti mainīgai pasaulē, mums nākas pieņemt arī nepopulārus lēmumus, stājoties pretim ar vien jauniem izaicinājumiem, nevis dzīvojot populizmā. Uzskatu, ka jauninājumiem un mūsdienu tehnoloģiskiem risinājumiem ir jābūt iedzīvotājiem izdevīgiem, arī tā saucamai zaļajai politikai. Mums ir jādomā par nākotni, taču mēs nevaram ignorēt un atmest roku tagadnē. Šajā situācijās individuāli domām jāpakļauj sabiedrības intuīcijām un interesēm, un ne otrādi. Pirms dažiem gadiem Latvijai nebija pieņemama Eiropas Savienības politika, kas paredzēja 2 ātrumu attīstību dalību valstīm. Diemžēl, skatoties 2024. gada valsts budžeta projektu, redzam, ka netiek risināti jautājumi, kas nepieļautu tādu scenāriju tepat Latvijā. Lielākā valsts daļa, sevišķi Latgales pašvaldības, attīstās lēnāk, daudz lēnāk, salīdzinājumā ar Rīgu un tās apkārtējiem novadiem. Tas viss paužas atšķirīga ekonomiskā, sociālā un infrastruktūras attīstībā. Taču tas nav tikai mūsu pašvaldības izaicinājums, bet galvenokārt izaicinājums valsts politikas veidotājiem, lai šo nevienlīdzību mazinātu un nodrošinātu tikai iedzīvot pamatvajadzības, mēs nevaram konkurēt ilgspējīgi, ja nav līdzekļu, ko ieguldīt attīstībā. Lēmumu risināšana lokālā līmenī ir jāiet roku rokā ar resursu piešķiršanu, nevis jaunu funkciju uzlikšanu esošā budžeta ietvaros. Gads nav bijis viegls, jo mūsu novadu nopietni skārušas dabas stihijas, kuru seku likvidācijā vajadzēja ieguldīt lielus naudas līdzekļus. Šeit liela pateicība valdības atbalstam. Neskatoties uz šogad esam pakāpušies par nacionālās pašapziņas kāpnēm, gan uz sportistu spožo panākumu pleciem, gan dziesmu un deju svētku prieka un sajūsmas viļņiem. Vispārēji dziesmu un deju svētki gadu gaitā ir kļuvuši par Latvijas nacionālās kultūras un nācijas identitātes svinībām. Šo svētku laikā Augstdaugavas novadu pārstāvja bijuši 4 kolektīvi, dodot iespēju valsts iedzīvotājiem, viesiem iepazīt un baudīt Latgales un Sēlijas kultūras daudzveidīgās izpausmes. Vasaras sākumā pulcējamies mūsu novada lielākajā notikumā Tautas mākslas festivālā Augstdaugava Naunes pagastas Lutvišku sāģā. Šī skaitā Daugavas svētku tradīcija tika aizsākta pirms vairāk nekā 20 gadiem dabas parkā Daugavas loķi. Pasākuma vetmotīvs bija lielais Augstdaugavas musturdekļa tilts pāri Daugavai, kas saviena abus krastus Latgali un Sēliju. Latvijas neatkarības proklamēšanas dienas priekšvakarā vēlos pateikties ikvienam, kurš ir devis savu artavu, pat vismazāko, mūsu novada izaugsmes labā. Cilvēkiem, kuri ar savu neatlaidīgo darbu, rosību un sparu ikdienā vairo novada materiālo un garīgo bagātību. Sveicu visus Augstdaugavas novada iedzīvotājus valsts svētkos un novēlu neaizmirst, ka savu kopienu un savu valsti mēs sākam veidot katrs savā ģimenē,
savās mājās, savā darba vietā. Tādēļ būsim atbildīgi un ar saviem darbiem savu attieksmi veidosim stipru un mūsdienīgu valsti. Lai mūsu kopīgi veidotā Latvijas valsts pastāvētu stipra cauri laikiem, lai tā vienmēr lielākā vērtība, ko ar lepnumu un mīlestību nesam savās sirdīs. Dievs svētī Latviju! Latvijas tautai novembris ir ļoti īpašs laiks. Laiks, kad mēs ar patiesu cieņu un arī abrīnu atceramies mūsu senču drosmīgo ideju dibināt Latvijas valsti. 105 gadus atpakaļ, 1918. gada 18. novembrī Rīgas pilsētas 2. teātra ēkā Latvijas valsts padome paziņoja, ka valsts suverēnā vara pāriet tās rokās un vērsās pie pilsoņiem ar uzsaukumu, ka Latvija ir neatkarīga, patstāvīga un demokrātiska republika. Pēc tam gan jāsaka, bija dažādi arī smagi brīži mūsu valsts vēsturē, bet neskatoties uz to, mēs tos pārvarējām, izturējām un pats galvenais. Mēs saglabājām mūsu kultūru, valodu un arī zemi. Un tagad mēs dzirdēsim Augšdaugavas novada kultūras centra vārpa, jauktais koris Latgale ar dziesmu, ar visai lakonisku nosaukumu Tautas dziesma.
Ieskatoties Latvijas valsts tapšanas vēstures sarežģītajos līkločos, var pārliecināties par to, ka latviešu tautas cīņa par savu valsti, par savas zemes neatkarību vienmēr ir saistījusies ar dziesmu un dziesmu svētkiem. Pirmajos dziesmu svētkos tālajā 1873. gadā pirmo reizi kā apsveikuma dziesma skanēja Baumaņa Kārļa Dievs svētī Latviju. Pirmo reizi latvieši jutās, ja ne vēl kungi savā zemē, tad jau kā saimnieki pavisam noteikti savos svētkos. Dziesmu svētku tradīcijai šogad ir 150 gadu jubileja. 27. vispārējos latviešu dziesmu un 17. deju svētkos Augšdaugavas novadu pārstāvēja 24 amatieru mākslas kolektīvi, kopumā 430 dalībnieki. Lai arī ir pagājuši jau 150 gadi kopš pirmajiem dziesmu svētkiem, izjūtas svētkos ir nemainīgas. Lepnums par savu tautu, zemi un arī tradīcijām. Tagad mūs priecēs raitu dejas soli Augšdaugavas novada kultūras centra vārpa deju ansamblis Līksme ar deju Es mācēju Danci vest un Dvietes pagasta vidējās paudzes deju kolektīvs Dviete ar deju Zintnieki. Lūdzu!
ka mūsu dzīves pamats ir iepriekšējo paudžu padarītais. No laikam jau tā vien arī ir. Un tāpēc ir būtiski neaizmirst mūsu senčus, kas veidoja Latviju, strādāja un arī ticēja tai. Savukārt nākamās paaudzes savu dzīvi balstīs mūsu paveiktajā. Tāpēc ir svarīgi pamanīt, novērtēt un arī pateikties visiem tiem, kuri ar savu ikdienas darbu, cieņu un mīlestību veido mūsu valsti, mūsu novadu par labāko vietu pasaulē, kur dzīvot mums, mūsu bērniem un arī mazbērniem. Šovakar jūs dzirdēsiet stāstus par darbu, cieņu un mīlestību, par darīšanu, negaidot neko pretī, par sirdsdeksmi un arī par entuziasmu. Tie ir Augšdaugavas novada iedzīvotāji, kas ar saviem darbiem dara mūsu novadu labāku, un šovakar saņems Augšdaugavas novada domes, pateicības rakstus un arī atzinības rakstus. Un tagad aicinu rakstus pasniegt Augšdaugavas novada domes priekšsēdētāju Arvīdu Kucinu. Un maza piebilde, viesi ar ziediem, pagaidīsim līdz sarīkojuma beigām, pēc fotografēšanās jūs varēsiet arī pasniegt ziedus, tā kā vēl esiet pacietīgi un nedaudz uzgaidīsim. Nu tālāk. Sāksim. Pirmais stāsts mūs ved uz Eglainas pagastu un ir saistīts ar Baltijas vācu izcelsmes mācītāja, rakstnieka, valodnieka Gotthārda Friedriha Stendera dzimtu. Miervaldis Brodovs, biedrība Stendera novadnieki. Lūdzu, aicinām jūs uz skatuvi. Augšdaugavas novada pašvaldības pateicības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gada dienā biedrības Stendera novadnieki valdes loceklim Miervaldim Brodovam par nozīmīgu ieguldījumu Stendera muzeja atjaunošanā un vietējās kopienas iesaistīšanu kultūras mantojuma saglabāšanā. Miervaldis Brodovs savas radošās spējas, talantu un enerģiju iegulda Lašu Luterāņu baznīcas mācītāju muižas un tajā izveidotā Stendera muzeja darbības atjaunošanā. Miervaldis ir šīs izcilās kultūrvietas pārvaldnieks un ekskursiju vadītājs. Un laipni sagaida ikvienu, kurš vēlas iepazīt Stendera dzimtas vēsturi. Vēlreiz ar aplausiem. Nākamais ir stāsts par grāmatām, kas ir spoguļi. Tajās var redzēt tikai to, kas jau ir tevī. Marina Baranovska, Augšdaugavas novada kultūras pārvaldes bibliotēku metodiskā centra vadītāja. Augšdaugavas novada pašvaldības pateicības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gada dienā Augšdaugavas novada kultūras pārvaldes bibliotēku metodiskā centra vadītāja Marinai Baranovskai par profesionālu ieguldījumu Augšdaugavas novada bibliotēku darba, modernizācija un informatizācijas sistēmas ieviešanā. Marina Baranovska kopš 2016. gada veiksmīgi organizē novada bibliotēku metodisko darbu un šogad sniedza profesionālu atbalstu bibliotēku akreditācijas laikā. Un pateicoties viņas darbam, šogad ir akreditētas visas 28 bibliotēkas. Bez informācijas tehnoloģijām laikam jau mēs nekur tālu netiksim vairs. Irina Dudareva, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas informācijas tehnoloģiju nodaļas informācijas sistēmu administrātore. Augšdaugavas novada pašvaldības pateicības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gada dienā Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas informācijas tehnoloģiju nodaļas informācijas sistēmu administratorei Irinai Dudarevai par godprātīgu darbu un augstu profesionālu atbalstu sniegšanu digitālu tehnoloģiju jomā un cieņpilnu attieksmi pret kolēģiem. Enerģiska, aktīva, radoša, vienmēr atsaucīga un zinoša, nekad nav atteikusi arī padomu kolēģiem. Un kopš 2010. gada veiksmīgi tiek galā ar dažādām IT sistēmām, datubāzēm un spēja veikt analīzi jebkurai problēmu situācijai. Paldies! Rezultātu pamatā vienmēr ir vēlme pilnveidoties. Marija Boroņenko, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas finanšu pārvaldes nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas daļas vadītāja. Augšdaugavas novada pašvaldības pateicības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gada dienā Marija Boroņenko par profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas procesu vadīšanā
un pilnveidošanā. Nekustamo īpašumu nodokļa administrēšanas jomā Marija strādā te jau 20 gadus. Šobrīd nodokļa administrēšanu vada un sekmē nepārtrauktus uzlabojumus. Zinoša un atsaucīga kolēģe un vadītāja. Es domāju, tie, kas samaksājuši dažādas nekustamā īpašuma nodokļus, ar ko godīgi gulēt un mierīgi varat ņemt, ka viņus netraucēs. Lojalitāte un ilgadējs darbs iespējams ir viens no laimes rādītājiem. Svetlana Ļonova, Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas finanšu pārvaldes nodokļu inspektore. Augšdaugavas novada pašvaldības pateicības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gada dienā Svetlanai Ļonovai par ilgadēju godprātīgu darbu pašvaldībā un nozīmīgu ieguldījumu nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas procesu nodrošināšanā. Svetlana jau 30 gadus godprātīgi strādā novada pašvaldībā. Vienmēr ir bijusi kā paraugs kolēģiem, sekmējot uzlabojumus, pilnveidojumus nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanā un komunikācijā ar iedzīvotājiem. Paldies! Un pirms mēs turpinām stāstus par novada iedzīvotājiem un atzinības rakstu pasniegšanu, aicinām trio Saule madarās ar dziesmām visapkārt saule teka un eilēmiņa tupa priekšu.
Paldies, trio Saule Madarās. Turpinām pasniegt atzinības rakstus. Un tālāk stāsts mūs ved uz Raiņa māju Berķenelē. Inese Baravika, Raiņa mājas Berķenelē direktore. Augstdaugavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā Raiņa mājas Berķenelē direktorē Inesei Baravikai par augstsvērtīgu devumu Augstdaugavas novada kultūra vides veidošanā un kultūras mantojuma saglabāšanā. Pateicoties Ineses Baravikas entuziasmam un darbam, tika saglabāta gan Berķeneļu baznīca un muzejs tiek papildināts arī ar jaunu interjeru. Raiņa māja Berķenelē ir kļuvusi par vietu, kur var vienkārši atbraukt, lai valdzētu dvēseli un secināt, cik skaista ir mūsu Latvija ar tās zaļo vienkāršību. Paldies! Nākamais stāsts ir par dejas mīlestību daudzu gadu garumā. Anita Meikšāne, Ilūgstes kultūras un mākslas centra deju kolektīva Ance vadītāja. Augstdaugavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā Anitai Meikšānei par ilgadēju tautas deju tradīciju kopšanu un nozīmīgi ieguldījumu vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustībā. Anita 34 gadu garumā ir mācījusi jauno paudzi mīlēt deju no pirmajiem polkas soļiem līdz skatēm, koncertiem un dziesmu un deju svētkiem. Anitas izcilās pedagoģiskās prasme uzrunāt, ir kas palīdzējuši šos daudzos gadus iedvesmot jauniešus dejot deju kolektīvā Ance. Paldies! Tālāk stāsts par dziesmu, kas vienmēr ir bijis tautas spēka avots. Olga Bančenkova, Augstdaugavas novada kultūras centra Vārpa, jauktā kora Latgale kormeistare. Augstdaugavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā Olgai Bančenkovai par profesionālu kora mūzikas tradīciju kopšanu un nozīmīgi ieguldījumu vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku kustībā. Olga ir augsta līmeņa profesionāla, kurai rūp kora Latgale mākslinieckā kvalitāte un sniegums. Kora dalībnieki augstu vērtē Olgas toleranci, iejūtību, sirsnību, rūpes par katra labsajūtu un spēju būt nosvērtai atbildīgākajos brīžos. Paldies! Lielākais dārgums, jebkuros laikos, ir bibliotēka. Emma Malahovska, Ilūgstes pilsētas centrālās bibliotēkas Bebrenes pagasta bibliotēkas vadītāja. Augstdaugavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā Emmai Malahovskai par mūža ieguldījumu bibliotēkas darba attīstībā un sirdsdeksmi Bebrenes pagasta vēstures pētniecībā. Emma, diemžēl, šovakar nevarēja ierasties, bet priekšsēdētāji es parīt braucu uz Bebreni, tā kā es varu arī nogādāt, to mēs varam norganizēt. To mēs vakara gaitā apspriedīsim. Sarunāts. Bet es tomēr izlasīšu par Emmu. Jau 34 gadus Emma Malahovska ar savu radošo personību iekrāso Bebrenes pagasta dzīvi un iedvesmo jebkura vecuma iedzīvotājus lasīt grāmatas. Bibliotēkas vadītāja ir arī aizrautīga novadpētniece, viņas sakrātie Bebrenes vēstures materiāli ir muzeja ekspozīcijas vērti. Turpinam par skaistāku vietu dzīvošanai. Vladislavs Sirgejevičs, Līksnas pagasta aktīvs iedzīvotājs. Augstdaugavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienā Vladislavam Sirgejevičam par radošu ieguldījumu Līksnas pagasta vizuālā tēla veidošanā un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē. Vladislava Sirgejeviča hobijs no koka veidot dažādus mākslinieciskus priekšmetus, dekorācijas. Līksnas muižas parkā ir skatāmi mākslinieki darinātie muzikālie putnu būrīši, kas atgādina mūzikas instrumentus. Piedāvā arī iedzīvotājiem radošās darbnīcas un aktīvi piedalās pagasta pasākumos. Paldies! Un visus klātesošos šovakar sveic Augstdaugavas novada kultūras centra Vārpa vokālais ansamblis Stage On. Dziesma Latvietes mīts.
stage on. Turpināsim atzinības rakstu pasniegšanu. Ar saknēm un darbiem savā novadā pagastā. Iveta Plone, Dvietes pagasta pārvaldes vadītāja. Augšdavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēts 105. gadienā. Ivetai Plonē par prasmīgu un mērķtiecīgu darba kolektīvu vadīšanu nozīmīgi ieguldījumu Dvietes pagasta teritorijas attīstībā. Ivetas Plones pārziņā jau 14 gadus Dvietes pagasta pārvalde darbs un rūpes gan ikdienišķi, gan sarežģītu situāciju risināšanā, kuru centrā ir galvenā rūpe cilvēks. Tāpat Ivetas aizrautība pulcē un iedvesmo pagasta iedzīvotājus pasākumu veidošanā, kultūra, vēsturiskā mantojuma un tradīciju iedzīvināšanā. Paldies jums! Par zināšanām, pieredzi un nesautīgu dalīšanos ar tām. Anna Kuzmina, Akciju savienība Latgales Bekons, padomes priekšsādātāja vietniece, akcionāre. Augšdaugas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēts 105. gadienā. Annai Kuzminai par augstu profesionālu darbu un nozīmīgu ieguldījumu lopkopības nozares attīstībā. Annai Kuzminai rūp Augšdaugavas novads, lauksaimniecības nozare un zemnieki. Viņa vairāk nekā 40 gadus veltījusi lopkopības nozarei un pat šobrīd, būdama pelnīta atpūtā, turpina apciemot bijušos Latgales Bekons kolēģus, par ko kolēģi viņai ir ļoti pateicīgi. Paldies! Savstarpēja izpalīdzēšana un kopīgs darbs. Sergejs Jermaļonovs, uzņēmējs. Augšdaugavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēts 105. gadienā Sergejam Jermaļonovam par personīgu ieguldījumu Naujenes pamatskolas infrastruktūras uzlabošanā un jauniešu līdzdalības veicināšanā. Sergejs, diemžēl, šovakar arī nevarēja ierasties, bet priekšsēdētāji mums laikam ir jāatrisina šis jautājums, jo parīt es nebraucu uz Naujeni. Tik tiešām būs maršruts jāmaina. Vakar gaitā, ja? Bet izlasīsim. Tātad Sergejs, sadarbojoties ar Naujenes pamatskolu, sarūpēja būvmateriālus un kopā ar vecāko klašu skolēniem un absolventiem uzbūvēja lapeni Naujenes pamatskolas teritorijā, lai to varētu izmantot skolas ārnodarbībām, brīvā laika pavadīšanai un arī relaksācijai. Paldies, Sergejam! Par atbildīgu un uzticamu sadarbību. Sijā Bauform. Augšdaugavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēts 105. gadienā. Bauform par augstu profesionālu darbu ceļu infrastruktūras projektu īstenošanā un veiksmīgu sadarbību ar Augšdaugavas novada pašvaldību. Novada pašvaldības sadarbībā ar būvkomersantu Sijā Bauform pēdējos gados īstenoja vairākus ceļu projektus Kalupes, Līksnas, Laboles, Salienas, Dubnas un Sventes pagastā. Darbi vienmēr tiek veikti kvalitatīvi un savlaicīgi. Es domāju, ka gan Ilūgstas novadā bijušajā, gan Daugavpils novadā nav neviena pagasta, kur Bauforms kaut ko nebūtu darījis. Jā. Tas, kā ir tāda burvestības zizlītis, jā, vajag kaut ko izraut, tas darām arī. Jā. Paldies viņiem! Par profesionalitāti un darba kvalitāti. Sijā Defas B. Augšdaugavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēts 105. gadienā. Sabiedrībai ir ierobežota atbilde Defas D par augstu profesionālu darbu, būvniecības projektu īstenošanu un veiksmīgu sadarbību ar Augšdaugavas novada pašvaldību. Šis kungs Aleksandrs ar savu firmu ne tikai baznīcas jumtus liek, arī pārējā infrastruktūrai jumtus un vienmēr mums ir, grūtajos laikos vienmēr nāk palīdzēt. Paldies! Novada pašvaldības sadarbībā ar būvkomersantu īstenoja vairākus būvprojektus - Raiņa mājas Vertinelē, klējcēkas atjaunošanu, labiekārtošanas darbus Nīdzgalē, pirmskolas izglītības iestādes Zvaniņš filiāles Debrenē energoefektivitātes paaugstināšanu un kultūras nama Šeideres pagastā jumta atjaunošanu vētras radīto postījumu novēršanai. Paldies! Tagad jūsu uzmanībai vidējās paaudzes deju kolektīvs Dviete, deja Sēļu valsis un deju ansamblis Līksme ar deju Zeme zeļ, zeme plaukst.
Zeme zēd, zeme plaukst, dzestra lietus rasināta. To mīlēja labi ļaudis, skrienu dzīvi dzīvojot, kā pazītu tēva svētu, nevajag radītāja. Oizos auga pievārdiem, liepa plāna viņam. Oizos auga kalniņam, kara žēdi saimenījās. Vara sakne seltas arī sutra viņa lapiņām. Ziedie viņa avelīte, ziedzaļāji papardīte, kad uz klauka kupa liepa zelta ziedus birdināja. Paldies saku zemītei, par to daudz no ļaunību. Viņi teiks, silas ielas, pirmais rūdzu brauc. Paldies saku zemītei, par to daudz no ļaunību. Paldies dejotājiem, un skaidrs ir viens iesils ne tikai dejotāji un koristi, bet arī mēs, un tas ir pareizais virziens. Tā arī turpinam. Un tātad tālāk par sirdsdegsmi jauniešu pilsoniskās stājas veidošanā. Kaspars Kancāns, Ilūgstes Raļa vidusskolas jaunsārdzes instruktors un valsts aizsardzības mācības skolotājs. Augstdaugavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gaddienā Kasparam Kancānam par godprātīgu darbu un sirdsdegsmi jauniešu pilsoniskās stājas veidošanā un stiprināšanā. Godprātība, nesāpīgs darbs, profesionālā meistarība, sirdsdegsme, radoša pieeja. Tā raksturo Kaspara Kancāna kolēģi. Savukārt audzēkņus saista skolotāja aizrautība, interese un rūpes par katru bērnu. Līdz ar to viņi labprāt piedalās viņa vadītajās nodarbībās. Paldies! Pašaizliedzība, godprātība un augsti profesionāls darbs. Pēteris Ļoļāns, Sijā Daugavpils reģionālā slimnīca, traumatoloģijas un ortopēdijas nodaļas ārsts. Augstdaugavas novada pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gaddienā Pēterim Ļoļānam par augstu profesionālu darbu medicīnas nozarē un ieguldījumu pacientu veselības aprūpē. Gādīgs, labsirdīgs, uzmanīgs, īsti savas jomas profesionālis. Tā Pēteri raksturo gan viņa darba kolēģi, gan pacienti. Dažkārt Pēteris aizmirst par darba laiku un turpina strādāt, lai palīdzētu ikvienam, kuram šī palīdzība tik ļoti vajadzīga. Paldies! Nesaptība un atbildība veselības aprūpē.
Iveta Jukšinska, Sijā Daugavpils reģionālā slimnīca, struktūra vienības centra poliklīnika, infektoloģija. Augstdaugavas novada pašvaldības atziņas raksts Latvijas Republikas proklamējas 105. gaddienā Ivetai Jukšinskai par augstu profesionālu darbu medicīnas nozarē un ieguldījumu pacientu veselības aprūpē. Iejūtīga, kompetenta un atsaucīga. Tāda ir Iveta Jukšinska savā ikdienā strādājot poliklīnikā ar pacientiem. Tāpat viņa pastāvīgi attīstās profesionālajā jomā, apgūst jaunas ārstēšanas metodes, kuras veiksmīgi pielieto praksē pacientu veselības aprūpē. Paldies! Palīdzība ikvienam. Rasma Gribute, Augstdaugavas novada sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece. Augstdaugavas novada pašvaldības atziņas raksts Latvijas Republikas proklamējas 105. gaddienā Rasmai Gributei par augstu profesionālu darbu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē. Jau 21 gadu Rasma Gribute organizē un sniedz sociālā darba pakalpojumus Laucesas pagasta iedzīvotājiem. Katrs gadījums ir individuāls un tāpēc arī risināms savādāk. Rasma veiksmīgi prot komunicēt ar jebkuru pagasta iedzīvotāju, kā arī sniedz atbalstu krīzes situācijās. Paldies! Sociālais darbs lauku kopienā ir īpašs. Jeļena Kļaukle, Augstdaugavas novada sociālā dienesta vecākā sociālā darbiniece. Augstdaugavas novada pašvaldības atziņas raksts Latvijas Republikas proklamējas 105. gaddienā Jeļenai Kļauklei par augstu profesionālu darbu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā un aktīvu dalību sabiedriskajā dzīvē. 19 gadu garumā Jeļena Kļaukle strādā sociālā darba jomā Šeideres pagastā. Viņas pārliecība ir tāda, ka sociālais darbs lauku kopienā ir kaut kas īpašs un ka vienlīdz katram cilvēkam ir jāsaņem sociālie pakalpojumi augstā profesionālā līmenī. Cienījamie klātesošie, es saprotu, tev tālāk nav ko teikt. Šis tas jau man vienmēr ir ko teikt. Nē, jā, bet attiecībā uz to, kas man rokās, tev nav. Pagaidām nav. Jā, paldies Dievam. Cienījamie klātesošie, atļausiet man un paaicināt, es domāju, ka viņi jau tur ir, viņi vismaz Augstdaugavas pašvaldības atzinības raksts Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienā Anitai Pabērzai par ilgadēju godprātīgu darbu un profesionālu ieguldījumu pašvaldības ceļu infrastruktūras attīstībā. Paldies! Kamēr būs šādi cilvēki, kas dara vairāk un patiesāk, tik ilgi arī būs mūsu valsts un būsim mēs paši. Mēs vēlreiz pateicamies visiem jums, kas ar savu godprātīgo un nesautīgo darbu darāt mūsu valsti un mūsu novadu labāku un mūsu ikdienu skaistāku. Paldies jums un novēlam jums sasniegt vēl daudz jaunu, skaistu virsotni. Bet tagad jūs sveic Augstdaugavas novada kultūras centra vārpa, koris Latgale ar dziesmu Lec saulīte.
Svinīgā pasākumā oficiālā daļa tuvojas noslēgumam. Mīlēsim un sargāsim mūsu valsti un būsim lepni, ka dzīvojam skaistākajā novadā. Vietā, kur satiekas Latgale un Sēlija. Un kā savulaik Kārlis Ulmanis ir teicis, jā, skaista mana tēva zeme, bet tā prasa darbu un cīņu, lai mēs tajā skaisti dzīvot varētu.
šovakar mēs vēlamies pateikties visiem tiem, kuri radīja mums šo svētku noskaņu. Un aicinām Augšdaugavas novada kultūras centra Vārpa deju ansamblim Līksme vadītāja Aija Daugele. Dvietnes pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam Dvietne vadītāja Anita Meikšāne. Augšdaugavas novada kultūras centra Vārpa korim Latgale, diriģente Anita Zarāne, kormeistare Olga Bančenkova. Augšdaugavas novada kultūras centra Vārpa vokālajiem ansamblim Stay John vadītāja Tatjana Lucāne. Trio Saule Madarās vadītāja Madara Keivo Meģe. Laikam būs visi, bet spriežot pēc dāvanas. Nu jā, derētu arī priekšstādētāji ar to pasniegt. Tomēr slikti laikam, ka protokolā visvaitais scenārija nav sarakstīts. Man iedeva šo tādu nopietnu mālu paklātīt ar dažiem rudens veltēm, un es domāju, mēs bijām tādā izrādē, kā vajag vadīt vakaru. Un paldies tev! Paldies! Noizdies! Mums ar Cirku Nacionālajā teātrī, tā ziniet, ir jauns direktors, mums ir atbrīvojušās pāris štata vietas, jo arī jūs turat līdz. Es esmu daudz bijis ar domas priekšsādātājiem pasākumos, bet ar tādu entuziasmu un interesi tiešām par to, ko jūs darāt, tas ir rēts sastopams. Paldies jums, Arvīds, paldies jums! Mēs aicinām visus apbalvotos uz fotografēšanos un pasākuma viesi. Jā, beidzot jums būs iespēja pasniegt arī ziedus, bet pēc fotografēšanās. Tā kā baudam šo vakaru, svinam mūsu valsts dzimšanas dienu un saules mūžu Latvijai. Paldies! Visi apbalvojumie lūdzu šeit pie skatuves, lai uztaisītu kopīgu bildi. Un pēc tam sveicēja, kad pēc ģimenes bildes uzņemšanas dosies pie jums un jūs varēsiet viņus sveikt. Anita to neaizpēc, kur viņi pazuda. Kas?